Sveiki, mans vārds ir Pluto, un šī ir e-republika, kur pilsoņi līdzīgi tev var mainīt notikumu gaitu un vēsturi. Es šeit būšu tavs padomnieks un gids, kas tevi izvedīs caur šīs pasaules brīnumiem un rūpēsies par tavām interesēm. Ja tu uzskati, ka tev nav vajadzīga man palīdzība, vienkārši minimizē man, un es tev netraucēšu līdz brīdim, kad atkal tev savajadzēšos. Atceries, tu vari izlasīt mans padoms visur, kur redz info pogu. Kad tu ielogosies spēlē, tu ieraudzīsi e-republikas galveno lapu, kurā būs pieejami visi pēdējie e-republikas notikumi, laikrakstu un ziņu. Lai aplūkot savu profilu lapu, vienkārši uzspied uz avataru, kuru es tev vēlāk iemācīšu ievietot. Savā profilu lapā tu redzēsi vairāk nozīmīgas lietas, kā piemēram tavu izturību un inventāru. Abām šīm lietām ir jāpievērš liela uzmanība, jo tas tev palīdzēs izdzīvot. Tev savu izturību ir jātur augstā līmenī ne tikai lai izdzīvot, bet arī lai uzlabotu savus panākumus katru reizi, kad tu strādās, trenēsies vai cīnīsies. Jo šīs darbības iespaidojas no izturības līmeņa, kā arī iespaido pašu izturību. Vēl profila lapā atradīs savu avataru, personāžu vārdu, tavu atrašanās vietu un tavas pēdējās ziņas. Kā jaunam spēlētājiem, tev vēl nebūs ziņas, bet tu tās vari ierakstīt no home lapas. Konta sadaļā tu varēsi aplūkot savu finansiālo situāciju. Kā vispārīgā valūta ir zelts, tad būs uzrādīta tās valsts naudas vienība, kurā tu dzīvo. Katru reizi, kā tu pārcelsies dzīvot jaunā valstī, kontam tiks pievienota tās valsts naudas vienība kā primārā. Inventāra sadaļā tev būs 20 vietas, kurās varēsi novietot lietas, ko iegādāties tirgū jeb marketplace. Protams, profilā varēs aplūkot sadaļas, kas satura informāciju par tavu personāžu. Karjeras sadaļā tu varēsi aplūkot savus misijas un pašu karjeru. Savu karjeru e-republikā tu vari veidot dažādos virzienos, kā piemēram biznesā, politikā, mēdījos un armijā. Kad tu izpildīsi kādu no misijām, tas parādīsies tev karjeras profilā, tādējādi prezentēs tavu veikumu. Biogrāfijas sadaļā tu ieraudzīsi savu izturības līmeni, pieredzi punktus, prasmes un vecumu. Pēdējā draugu sadaļā tu varēsi atrast visus savus draugus, kur būs iemantojis jaunajā pasaulē. Pirmais solis e-republikā, kas tev būs jāveic, ir jāapmeklē darba tirgus jeb job market. Šeit tu atradīsi visus darba piedāvājumus, ko būs izlikuši kompānija. Lai atrastu sev atbilstamāko darbu, izmanto filtrēšanas sistēmu, izvēloties sfēru, prasmes un valsti. Lai pieņemtu darba piedāvājumu, vienkārši uzspiedu uz apply pogu. Kad tas būs izdarīts, tev atvērsies kompānijas lapa un viss, kas tev jāizdara, būs jāuzspiež Word pogu. Tas jādara katru dienu. Un, lai neaizmirstu, es tev par to atgādināšu. Protams, kā jebkuram cilvēkam, arī tavam e-republikas personāžam, lai izdzīvot, ir jāēd. Tu vari iegādāties pārtiku tirgū jeb marketplace. Katru dienu augstākās kvalitātes pārtika automātiski tiks atpēsta no tava inventāra. Tirgus sadaļā tev būs iespējas 3 filtrēšanas iespējas – produkcijas izvēle, kvalitāte un valsts. Pārtiku tu varēsi nopirkt tikai no savas valsts. Protams, tu nespēsi iegādāties pārtiku, ja tev nebūs naudas, tādēļ neaizmirst turpināt strādāt. Ja tavā inventārā vairs nebūs pārtikas, es tev par to atgādināšu, bet centies, lai tā nebūtu, jo savādāk tavu izturību strauji kritīsies katru dienu. Kā jau tu nojauc, lai attīstītos, tev ir jākrāj pieredzi punkti, tu vari iegūt nedaudz pieredzi punktu pirmo reizi ievietojot savu personāžu portretu. Savā ziņā tā ir svarīga lieta, kas tev jāizdara, jo pēc tam, kad būs iegūst darbu un nostrādājis, tev pacelsies līmenis. Sasniedzot otro līmeni, tu varēsi iet un trenēties armijā. Navigācijā zem MyPlace pogas tu atradīsi profilu sadaļu. Kad tavs profils būs atvēries, vienkārši uzspied uz edit profilu pogas, un tad tu ieraudzīsi dažas iespējas, ko var nomainīt savam profilam. Un viena no tām ļaus tev ielādēt savu personāžu profilu bildi jeb avataru. Kad būs izvēlējies bildi, vienkārši uzspied Make Change. Cita nemazāk svarīga lieta e-republikā ir piedalīšanās militārajās aktivitātēs. Palīdzēt savai valstī karā ir ļoti nozīmīgi, bet tev ir jātrenējas, lai kļūtu spēcīgāk. Kad tu būsi sasniedz otro līmeni, tu varēsi apmeklēt armijas sadaļu, lai trenētos vienkārši uzspied uz train pogu. Tu tikko apgāvu pamatu soļus e-republikā, bet tavs ceļojums tikai sākas.
piedzīvojumi tev netrūks. Ja tu navigācijā zem infopogas apmeklēs karjeras koku, tev būs vieglāk saprast, kā tikt līdz savam mērķim. Piemēram, tu vari pievienoties kādai politiskajai partijai, balotēties kongresam vai pat kļūt par savas nācijas prezidentu. Kad tu valdīsi pār savu nāciju kā prezidents, tev būs iespēja veikt karus, aicināt savus tautiešus pievienoties un atbalstīt tev un daudz kas cits, jo iespēja šai spēlē ir simtiem, bet viena lieta ir zinām, nākotne ir tavās rokās.